Tā nu mēs domājam, kas mums ir tāds kopīgs, kas mums visiem ir vajadzīgs un ko mums patīk darīt. Un tas, protams, ir gulēt. Tā kā Rīgas modes vietvārds ir pazudis, mēs piedāvātu to aizvietot ar Rīgas miegu. Un mēs visi dažreiz darbā jūtamies izdeguši, miegaini, un it īpaši pēc pusdienām dažreiz ļoti uznāk miegs. Un iedomājieties, cik forši būtu nosnausties. Tātad mūsu piedāvājums tukšajiem skatlogiem būtu snaudu telpas. Ir pat pētījumi, ka tas ir ļoti aktuāls visā pasaulē, un arī tas valstu stereotipa par to, ka Rīgas centrā ir pārāk skaļi, lai gulētu. Nu, nav gan. Tad nākamais piedāvājums būtu savākt datus par tukšajiem skatlogiem, kas tur bijis kafejnīca vai veikals, un mums ir daudz jauniešu, kas gribētu izmēģināt savas spējas uzņēmumos un uztaisītu pop-upus. Pieņemsim vasarā, laikam jūs zinat par tām sviesmaizēm, kuras nevarēja dabūt, viņas 2 stundu laikā izķēra. Un tad viņi varētu izmēģināt tā. Un cita lieta, kā mēs šodien jau sapratām, tad ja mēs sadarbojamies, tad mēs varam visu. Līdz ar to mūsu piedāvājums būtu arī izveidot kopradas telpas nevis tikai jauniešiem, bet visām vecuma grupām. Un tad pārējot pie Forum Cinemas, mums bija līdzīgas idejas par to, par Helsinku bibliotēku. Tas ir ļoti aktīvs centrs pie milzīga transporta mezgla. Līdz ar to, kāpēc neizmantot to, ka tranzīta pasažieru pēdējo atmiņu par Rīgu, to mīlas vēstuli, ko viņš aizvedīs kopā ar sevi, līdz ar to tam būtu jābūt ļoti aktīvam, ļoti daudzveidīgam centram. Un naktī, ja nenāk miegs, tad tas pārvēršas par naktsklubu skaļajā pilsētas daļā. Un runājot tad par... Ja? Īpaši tajā rajonā mums nav nekāds dzīvojams telpas, un tieši naktdzīve mums ar naktsmieru būs labs balans. Tieši tā. Un tad pēdējais par centrālu tirgus laukumu bija tāds sentiments par to, ka nu šai vietai līdzēs tikai aizaudzis mežs, nekas cits. Līdz ar to mēs gribētu redzēt tur mežu ar sēnēm, kur arī var nosnausties, ja kas pēcpusdienā. Un to arī varētu izmantot urbānajiem dārziem, iedomājieties, paši izaudzē, paši uzreiz pārdot centrālu tirgu. Nu, svaigāk nevar iedomāties. Kas vēl piebilstams? Un tad laikam tas arī īstumā viss. Paldies un saldu sapniešus!